Iztaisnojam mūsu pleciņus, atrulējam pleciņus atpakaļ, mugurkauls taisns. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu un ar izelpu aizveram cietācis. Noskaņojamies šodienas jogas āsanu praksei. Atbrīvojam mūsu prātu, atbrīvojam mūsu ķermeni. Visas lietas atstājam ārpus mūsu paklaiņa. Un taisam dziļu, mierīgu ieelpu. Un ar izelpu pilnībā atslābinam mūsu ķermeni. Ar nākošo ieelpu mēs plaukstas saliksim pie krūšu kurvja, anahata čakras. Un mēs padomāsim par šodienas mērķi, kuru mēs vēlamies īstenot šajā āsanu praksē. Palūdzam savam ķermenim spēku, izturību un lokanību. Ar nākošo ieelpu mēs kopā teiksim 3 om, dziļa rāma ieelpa. Ielpa. Ielpa. Ar nākošo ielpu sabrazājam plaukstas tā, lai mēs jūtam siltumu starp tām. Siltās plaukstas uzliekam sev uz acīm. Un lēnām ar smaidu atbrīvojam plaukstas uz celīšiem un vēram vaļātas. Ar izelpu iztaisnojam mūsu kājas un apguļamies uz mūsu matracīša. Atveram sēžu svaigus un lēnām skriemeli pa skriemelim atbrīvojam mūsu muguru uz matrača. Ar delnām uz augšu. Tagad kājas ir pilnībā atslābinātas, iegurnis pilnībā atslābināts. Taisam dziļu ieelpu. Ar izelpu galvu griežam uz labo pusi. Ielpa uz centru. Izelpa uz kreiso pusi. Ielpa uz centru. Izelpa uz labo pusi. Ielpa uz centru, izelpa uz kreiso pusi. Ielpa uz centru, izelpa uz labo pusi. Paliekam šeit. Atļaujam pleciņiem piespiesties pie mūsu paklaiņa. Un lēnām griežam un degunu tuvinam pie paklaiņa. Jūtam, kā pastiepjas kakla saites. Taisam dziļu, mierīgu ieelpu. 3. Izelpa. 2. Ielpa un izelpa. 1. Ar nākošo ieelpu griežam galvu uz centru. Ar izelpu griežam galvu uz kreiso pusi atkal. Pārliecinamies, ka mūsu pleci ir piespiesti pie paklaiņa, bet tajā pašā laikā brīvi. Taisam dziļu ieelpu, ar izelpu degunu tuvinam tuvāk klāt pie paklaiņa, labo plecu. Arī spiežam pie paklaiņa un izstiepjam mūsu kaklu. Izelpa 2 un ar ielpa un izelpa 1. Ar nākošo ieelpu griežam galvu atpakaļ uz centru. Tagad plaukstas ar izelpu saliekam
ar delnām uz leju. Labā kāja pastiepjas, iztēlojies, ka tevi kāds paņem aiz papēža, tātad tavas pēdas ir nostieptas uz augšu. Purngali skatās uz augšu. Ar izelpu mēs visu uzmanību vēršam uz mūsu papēdi un aiz papēža mēs stiepjam papēdi uz priekšu, izelpa atpakaļ. Ar ieelpa, izelpa spiežam papēdi uz priekšu, izelpa atpakaļ, ieelpa, izelpa spiežam papēdi uz priekšu un atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam papēdi uz priekšu un atbrīvojamies. Pēdējo reizi ar ielpu. Un izelpu spiežam papēdi uz priekšu, turamies šeit. 5, 4, 3, 2 un 1. Atbrīvojam labo kāju. Tagad daram tieši to pašu ar kreiso. Ielpa. Spiežam kreiso papēdīti uz priekšu. Un atbrīvojamies. Ļoti labi. Ielpa. Ar izelpu spiežam kreiso papēdīti uz priekšu. Un atbrīvojamies. 2. Ielpa. Ar izelpu spiežam kreiso papēdīti uz priekšu un atbrīvojamies. 3. Ielpa. Spiežam kreiso papēdīti uz priekšu un atbrīvojamies. 4. Ielpa. Spiežam kreiso papēdīti uz priekšu un turamies šeit. 5. Turpinam spiesti tā, it kā kāds vilktu mūsu aiz papēdīša. 4. 3, 2 un 1. Atbrīvojamies. Tieši to pašu mēs tagad darīsim ar abām kājām. Atceramies, vēdriņu ievelkam uz iekšu. Nevis uz iekšu, vēdriņš turpina būt mīksts, bet mūsu šķērsmuskuļi ir uz paklaiņa. Aktivizējam mūsu kājas, aktivizējam mūsu ceļus. Ielpa. Un tagad abi papēdīši iet uz priekšu, pastiepjamies ar papēdīšiem. Izelpa, atbrīvojamies. Ielpa. Ar izelpu spiežam papēdīšus uz priekšu. Izelpa, atbrīvojamies. 2. Ielpa. Ar izelpu spiežam papēdīšus uz priekšu. Un atbrīvojamies. 3. 4. reizi. Ielpa. Ar izelpu spiežam papēdīšus uz priekšu un atbrīvojamies. Malacis pēdējo reizi ar turēšanu. Ielpa. Spiežam papēdīšus uz priekšu, turamies šeit. Turpinam viņus spiest uz priekšu. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, atbrīvojamies. Izpurinam mūsu kājiņas. Un izpurinam mūsu rociņas. Nu ko? Ar nākošo ielpu ieliecam mūsu ceļgalus. Pēdas atbrīvojam uz zemes. Ar ielpu atrulējam pleciņus tā, lai pleciņi mums ir zemē. Strādāsim ar mūsu korsetes muskuļiem. Tātad pēdas mums ir gurnu platumā. Nav pārāk plati, nav pārāk tuvu. Atkal aktivizēsim mūsu vēderu, astes kaulu ievilksim uz leju un spiedīsim mūsu nabiņu iekšā paklaiņā. 5 reizes un 5. turēsim. Ielpa, ar izelpu spiežam paklaiņā, malacis, atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam paklaiņā un atbrīvojamies. Ielpa. Ar izelpu spiežam paklaiņā un atbrīvojamies. 3. Ielpa. Ar izelpu spiežam paklaiņā un atbrīvojamies. Ielpa. Spiežam paklaiņā, turamies šeit, turpinam spiest. 5, 4, 3, 2 un 1. Atbrīvojam mūsu korsetes muskuļus, varam papliķēt pa vēderiņu un atslābināt mūsu muskulīšus, malacis. Tagad ar ielpu mēs
rokas ceļam aiz galvas. Ar izelpu kopā ar rokām mēs ceļamies uz augšu. Rokas mums ir kopā blakus starp celīšiem. Ar izelpu ejam uz priekšu, ar ieelpu atpakaļ, bet nenolaižam galvu līdz lejai. Īsa kustība. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, ļoti labi, 5, 4, 3, 2 un 1. Atbrīvojamies. Šī ir kustība tāda, it kā mēs glāstītu mūsu ceļgalus. Pēdas mums paliek uz zemes, galva mums ir uz zemes. Tagad ceļam kreiso kāju uz augšu, pēda nostiepta. Kāja 90 grādos. Labā roka nāk uz kreisā celīša. Tagad kreisais celis spiež uz roku, roka spiež uz celi. Nabiņa iet zemē. Starp tavu mugurkaulu un paklaiņu nav brīvas rūmas. Un izelpa spiežam un atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam ceļgalu pret roku un atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Pēdējo reizi ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru, turamies. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, pilnībā atbrīvojamies un samainam mūsu kājas. Tagad labais ceļgals ceļās uz augšu, kreisā roka iet uz labā ceļgala. Ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Ielpa, spiežam vienu pret otru ar izelpu un atbrīvojamies. Ielpa, spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Pēdējo reizi ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru, turamies šeit. 5, 4, nepazaudējam vēderu. 3, 2 un 1. Izelpa, atbrīvojamies. Tagad darīsim ar abiem diviem celīšiem. Abus divus ceļgalus ceļam uz augšu, hops. Abas plaukstas mums nāk uz celīšiem. Ielpa, izelpa, spiežam vienu pret otru, nabiņa paklaiņā. Izelpa, atbrīvojamies. Ielpa, ar izelpu spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Ielpa, spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Ielpa, spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Pēdējo reizi ielpa, spiežam vienu pret otru un atbrīvojamies. Paliekam tepatās. Turam. 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, pilnībā atslābinam, varam iztaisnot mūsu kājas, izprināt kājas un maigi paplaķēt pa mūsu vēdera muskuļiem. Nu ko? Nākošais vingrinājums mums atkal mēs esam uz paklaiņa, turpinam gulēt. Labā kāja mums ir saliekta un kreisā kāja mums ir saliekta ceļos. Ar ielpu rokas mums nāk aiz galvas. Ar izelpu plaukstas liekam zem pakauša, savijam plaukstas kopā. Ar ielpu kreisais ceļgals ceļās uz augšu, labais elkonis pie kreisā ceļgala, izelpa iztaisnojam kājas. Un 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Samainam mūsu pēdas, kreisā pēda uz zemes, labais celis ceļās uz augšu un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10. Abas pēdas uz zemes. Hops, tagad ar abām kājām pamīšus. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atslābinamies, iztaisnojam mūsu kājas un izpurinam mūsu kājas. Nākošais stiprināsim mūsu muguras lejas daļu ar mūsu sēža svaigu palīdzību. Tātad galva mums ir uz zemes, ceļgali mums ir ieliekti, potītes mums ir gurnu platumā. Plaukstas šoreiz var atbrīvoties blakus gurniem. Ar ielpu mēs celsim gurniņus uz augšu, pleciņus rotēsim uz iekšu. Celīši neaiziet uz āru, celīši paliek vienā līnijā. Ar izelpu uz leju. Ar ielpu ceļam uz augšu, ar izelpu uz leju. Ielpa uz augšu, izelpa uz leju. 3, ielpa uz augšu, izelpa 4, ielpa uz augšu, izelpa 5, ielpa uz augšu, izelpa 6, ielpa uz augšu, izelpa 7, ielpa uz augšu, izelpa 8, ielpa uz augšu, izelpa 9, ielpa uz augšu, izelpa 9, ielpa uz augšu, turamies šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa atslābinam mūsu gurniņus uz leju. Tagad arī ielpu, labā pēda nāk virs kreisā ceļgala. Kreisā pēda spiež paklājiņā. Ar ielpu ceļam mūsu gurnus uz augšu, ar izelpu uz leju. Un 1, 2, 3, 4, 5, 6, malacis, 7, 8, 9, 10, turamies, 5 ielpas un izelpas, 5, 4, 3, 2, 1. Izelpa atslābinam gurnus uz leju, labo pēdu nolaižam uz zemes, samainam kājas. Kreisā pēda nāk virs labā celīša, aktīva labā pēda ceļam ar ielpu uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, turamies, 5, 4, 3, 2 un 1. Izelpa, atslābinam gurniņus uz leju.
Ar ieelpu sāliecam abus celīšus, pievelkam celīšus tuvāk vienam otram, pievelkam zodiņu tuvāk pie ceļgaliem. Esam šeit 5 ieelpas un izelpas, elkoņi pie kājām. 5, 4, 3, 2 un 1. Ar ieelpu sākam šūpoties šurpu turpu. 1, 2, 3, 4 un 5. Izelpa sakrustojam mūsu kājas, plaukstas nāk paklaiņā, kājas čāpo atpakaļ uz galda pozu. Šeit paskatāmies, pārliecinamies, lai mūsu pirksti spiež paklaiņā. Tātad mazais pirkstiņš mums nāk tuvāk pie paklaiņa ārējās malas. Zeltnesis skatās uz paklaiņa stūrīšiem. Vidējais rādītāja pirksts skatās uz taisno paklaiņa līniju. Igo pirkstiņš, jeb rādītāja pirkstiņš skatās uz iekšpusi. Īkšķīts spiež zemē. Šeit mēs taisīsim govs un kaķa pozu. Ar ieelpu atliecam krūšu muguriņu un krūšu kurvis iet uz priekšu. Ar izelpu nopaļojam muguriņu, vēdriņu ievelkam iekšā. Ieelpu krūšu kurvis uz priekšu, skats uz augšu. Ar izelpu apaļa muguriņa, nopaļojam. Ieelpa, nākam govs poza. Izelpa, kaķa poza. Ieelpa, govs poza. Izelpa, kaķa poza. Ar ieelpu nākam atpakaļ uz mūsu izējošo stāvokli, uz taisnu. Paskatāmies, ko mēs tagad darīsim. Šis ir ļoti spēcīgs vingrinājums, lai stiprinātu tavu muguru. Ar izelpu mums nāks labā kāja atpakaļ, papēdis pirkstgali zemē. Ar ieelpu celsim rokāju uz augšu, pēda ir skatās uz leju. Ar ieelpu kreisā roka iztaisnojas priekšā, plauksta nolaižas uz leju. Ar izelpu lēnām liksim ceļgalu pie elkoņa, ar ieelpu iztaisnosim un darīsim šo ļoti lēnām, savienojoties ar savu elpu. Plaukstas delne skatās uz leju. Tātad sākam. Izelpa, savienojam kopā, lēnām, ieelpa. Lēnām, izelpa, lēnām. Ieelpa. Izelpa. Vēdu pirksti nostiepti uz leju. Ieelpa. Izelpa. Jā. Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Izelpa. Ieelpa. Vēl 3 reizes. Izelpa. Ieelpa. 2 reizes. Izelpa, pēda aktīva. Ieelpa. Pēda tā kā kurpe virsū. Jā, izelpa. Turamies šeit 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atbrīv. Jā, taisni. Tagad nolaižam roku un kāju. Tagad darīsim to pašu uz pretējo pusi. Tātad šis ir tieši tas, kurš stiprina tavu mugurkaulu visā tā garumā. Tad no sākuma mēs stiprinājām tavu korseti, kas tev palīdz arī jostas daļu stiprināt, un tagad mēs stiprinam visu tavu mugurkaulu. Viņa īstenībā izskatās viegla, bet šī ir ļoti, var nosvīst viņā. Malacis, pēdu pirksti spiež zemē, ceļam kreiso kāju uz augšu, labā roka uz augšu. Un lēnām, izelpa,
Ieelpa. Izelpa. 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 Ieelpa. Izelpa un turamies ceļgals un elkonis kopā 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ar izelpu atbrīvojam mūsu kāju, nolaižam roku, un atbrīvojamies bērna pozā. Ņemam 10 mierīgas ieelpas un izelpas šeit. 1, 2, dziļa, dziļa ieelpa. Un ar izelpu pilnībā atslābinies. Nomierini savu elpu un nomierini savu ķermeni. Mierīga ieelpa un mierīga izelpa. Pilnībā atslābini visus savus muguras muskuļus šeit. Nomierini savu elpu un katru savu ķermeņa šūnu. Ar nākošo ieelpu lēnām plaukstas tuvini pie sevis. Ceļam ar ieelpu augšā mūsu galvu. Un nākam galda pozīcijā. Atkal plaukstas iespiežam paklājiņā. Aktivizējam mūsu pirkstus. Ar izelpu ceļam ceļgalus uz augšu un nākam sūnī ar skatu uz leju. Ieliecam vienu celīti un maigi ieliecam otru celīti. Kārtīgi iztaisnojam un ieliecam mūsu celīšus pāmīšus. Atļaujam iestiepties mūsu hamstringiem. Atļaujam atslābināties un nostiprināties mūsu mugurkaulam. Plaukstas spiež paklājiņā. 3, 2 un 1. Malacis ar izelpu nākam kalna pozā, pēdas kopā. Ar ieelpu. Labais ceļgals nāk starp plaukstām. Kreisā kāja iztaisnojas taisna. Ar ieelpu šeit neliecam mūsu jostas daļu, tikai ar krūšu kurvi pastiepjamies uz priekšu. Pirksteņi var būt fingertips. Tikai, kā ir fingertips? Pirkstu galiņi. Pirkstu galiņi var būt paklājiņā. Krūšu kurvis uz priekšu, skats uz augšu, maigi. Ar izelpu plaukstas paliek šeit pat. Ieliec savus elkonīšus, ej uz leju un atslābini pieri uz zemes. Ar ieelpu nākam atpakaļ, plauksta paklājiņā, aktivizējam kreiso kāju, ceļgals ceļās uz augšu. Nākam atpakaļ, kalna poza. Ieelpa un izelpa. Kreisais ceļgals ieliekts, celis nāk gar plaukstām, labā kāja taisna. Atkal pirkstu galiņi, ieelpa, skats uz priekšu, ar izelpu laižam pieri uz zemes un paliekam šeit. Ar ieelpu atkal ceļamies uz augšu, pēdplaukstas uz zemes, aktivizējam labo kāju, ceļamies atpakaļ kalna pozā. Ieelpa, ceļgals pie plaukstām, skats uz priekšu. Izelpa, ejam uz leju, pieri uz zemes. Ieelpa, ceļamies uz augšu, labā kāja, nāk atpakaļ. Ieelpa un izelpa, kreisais celis starp plaukstām, skats uz augšu.
izelpa, ejam uz leju, ieelpa uz augšu, izelpa, atpakaļ, kalna poza. Ieelpa un izelpa, kreisais ceļgals. Vai labais, starp plaukstām, uz priekšu, izelpa, ejam uz leju, ieelpa uz augšu, izelpa, atpakaļ, kalna poza. Ieelpa un izelpa, kreisais celis starp plaukstām, atliecam muguriņu, skats uz augšu, izelpa, ejam uz leju, malacis. Ieelpa, skats uz augšu, izelpa, kalna poza. Ieelpa un izelpa, labais celis starp plaukstām, krūšu kurvis uz priekšu. Izelpa, ejam uz leju, ieelpa, ceļamies uz augšu, ejam atpakaļ ar izelpu, kalna poza. Ieelpa, izelpa, kreisais ceļgals starp plaukstām, krūšu kurvis uz priekšu, skats uz augšu. Izelpa, ejam uz leju, ieelpa, nākam atpakaļ, skats uz augšu. Izelpa, kalna poza. Ieelpa un izelpa, labais celis starp plaukstām, krūšu kurvis uz priekšu. Izelpa, ejam uz leju, ieelpa, ceļamies uz skats uz augšu, izelpa, atpakaļ, kalna poza. Ieelpa un izelpa, kreisais celis starp plaukstām. Jā, ātrulējam plecus, krūšu kurvis uz priekšu. Ar izelpu piera uz zemes. Ieelpa, ceļamies uz augšu, plaukstas zemē, izelpa, kalna poza. Ieelpa, ar izelpu, labais celis starp plaukstām. Hops. Ieelpa, krūšu kurvis uz priekšu. Izelpa, noliecam pieri uz zemes. Ieelpa, skats uz augšu. Izelpa, ejam atpakaļ, kalna poza. Ieelpa un izelpa, kreisais celis starp plaukstām, skats uz priekšu, tikai ar krūšu kurvi. Izelpa, atbrīvojam pieri uz zemes. Ieelpa, ceļamies uz augšu. Izelpa, atpakaļ, kalna poza, paliekam šeit, 5, mēģinam spiesti papēdīšus uz, jā, taisnot mūsu celīšus, 5, atbrīvojam galvu, galva ir absolūti brīva, starp pleciem un kaklu mums ir pietiekoši daudz vietas, 4, 3, 2, un 1. Arī elpu. Kreisā kāja mums nāk, labā kāja mums nāk starp plaukstām. Nē, pigeon pose. Ejam atpakaļ pigeon pose. Jā. Tagad noliecies. Un tagad labo kāju mēģini pēdu likti uz priekšu 90 grādos, cik vien vari. Wow! Jā, bet tikai es nevarēšu apsēsties. Bet tev vajag apsēsties, tad neliec viņu tik traki. Pamēģini pledu, paliec, ok, paskaties, es redzu, ka tev ir plediņi. Tantaran, man nav plediņu, bet man ir bloks. Tagad tu esi savā pigeon pose, un tava kāja ir 90 grādos. Tev sanāk, ka šitais gurniņš ir kārtīgi augšā, bet mūsu mērķis ir gurniņu dabūt uz leju. Hops, tu paņem plediņu un paliec viņu zem. Tev sanāk, ja tev ir labā kāja zem labā gurniņa. Redzi? Un tev sanāk, ka šajā brīdī tev abi gurniņi izlīdzinās vienā līnijā. Ar ieelpu krūšu kurvis iet uz priekšu, pleci atpakaļ, ar izelpu ejam uz priekšu un mēģinam atbrīvot pieri uz zemes. Paliekam šeit, 10, 9, 8, 7, rokas liec uz priekšu, rokas iet uz priekšu, jā. 6, 5,
4, 3, 2 un 1. Ielpa, lēnām skatāmies uz augšu, ar rociņām lēnām nākam pie sevis klāt, spiežam plaukstas paklājiņā, aktivizējam kreiso kāju, ceļam ceļgalu un sāmainam mūsu kājas. Hops! Tagad kreisais ceļgals mums nāk. Jap! Paliekam to kāju. Iztaisnojam labo kāju. Labā pēda. Tagad labo pēdu, tev viņa ir uz iekšu. Labo pēdu liec uz āru. Aha. Jā. Ielpa krūšu kurvis. Un arī izelpa ar rociņām ej uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu, uz priekšu. Un atslaidies lejā. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Ielpa skats uz augšu, ar izelpu ārrociņām nāc tuvāk pie sevis klāt. Aktivizē labo pēdu, ceļam ceļgalu uz augšu un kreisā kāja mums nāk atpakaļ. Tagad noņemam mūsu plediņu un mēs nākam atpakaļ kalna pozā, pēdas kopā. Ar ielpu labā kāja nāk starp plaukstām. Kreisā celis uz zemes. Ar ielpu skats uz augšu, ar izelpu nākam pie taisnas labās kājas. Ielpa skats uz priekšu, ar izelpu taisna kāja ejam uz leju. Ielpa skats uz priekšu, laižam gurniņus uz leju, ar izelpu taisna kāja pievelkam sevi klāt. Ielpa uz priekšu. Ar izelpu iztaisnojam kāju. Ielpa uz priekšu. Paliekam šeit 5. Laid gurniņus uz leju un krūšu kurvis uz augšu. 4, 3, 2, 1. Izelpa labā kāja taisna. Mēģinam pieri likt pie celīša. Hops, labā kāja taisna. Mēģini no sākuma dabūt kāju taisnu. Gurniņus laid uz leju, bet tā, lai nav sāpes jostas daļā. 5, 4, 3, 2, 1. Ielpa nākam uz centru. Izelpa plaukstas paklājiņā. Labā kāja čāpo atpakaļ kalna poza. Ielpa. Un izelpa kreisā kāja starp plaukstām, labais ceļgals uz zemes, ielpa pirkstu galiņi, krūšu kurvis uz priekšu, ar izelpu atpakaļ. Jā. Ielpa skats uz priekšu, izelpa taisna kāja piere pie ceļa. Ielpa skats uz priekšu. Izelpa atpakaļ. Ielpa skats uz priekšu. Izelpa atpakaļ. Ielpa skats uz priekšu. Paliekam šeit. Laižam gurniņus uz leju. 5, 4, 3, 2 un 1. Ejam atpakaļ, lai reiz sāk. Jā. Nē. Taisna kāja. Kreisā kāja taisna. Aha. Un liecamies pie kreisās kājas tā, lai mums nesāp muguriņa. 5, 4, 3, 2 un 1. Arī izelpu nākam uz centru un ejam atpakaļ kalna pozā. Esam šeit 5 ielpas un izelpas. 5, 4, 3, 2
Un 1. Lēnām nolaižam mūsu cēlīšus uz zemes un atbrīvojam vēderu uz zemes. Tagad rokas mums nāk aiz muguras ar delnām uz augšu. Paskatāmies, ko mēs darīsim. Tagad rokas mēs liekam hops zem mūsu kājām. Tā, lai visas rokas mums ir iekšā. Pēdas, īkšķi un papēži mums ir kopā. Okay? Piere mums var būt paklaiņā, zods var būt paklaiņā. Labāk, ka zods ir paklaiņā. Aktivizējam visu mūsu ķermeni. Ar ielpu mēs ceļam labo kāju uz augšu un turamies šeit. Ar izelpu mēs laidīsim uz leju un tad samainīsim kājas. Labā, kreisā un tad celsim abas divas, bet pēdas turēsim un īkšķus kopā. Okay? Stiprināsim jostas daļu. Šeit liec savu uzmanību uz to, lai tev nebūtu sāpe jostas daļā. Ja tev ir sāpe jostas daļā, tad ej zemāk. Okay? Bet šis ir ļoti, ļoti spēcīgs vingrinājums. Tagad man tevi jāredz. Jā, bet rokas mums nāk riktīgi iekšā zem vēl dziļāk. Viņas ir riktīgi iekšā zem visa mūsu ķermeņa. Jā. Aha, pēdu īkšķi un papēži kopā, zods uz paklaiņa. Ielpa, ceļam labo kāju uz augšu. Jā, kreisā kāja ir aktīva. Turam viņu. Turam, jā, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un 1. Izelpa, atbrīvojam labo kāju uz leju. Ar ielpu ceļam kreiso kāju uz augšu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atbrīvojam abas kājas uz zemes. Hops, tagad aktivizējam visu mūsu ķermeni. Ceļgalus, ikrus, augšstilbus ar ielpu. Ceļam abas kājas uz augšu, cik vien varam. Augstāk. Papēži un pēdas kopā. 10, 9, mālacis, 7, ļoti labi, 6, 5, mālacis, 4, 3, 2, un 1. Izelpa, atbrīvojam mūsu kājas un atbrīvojam mūsu rokas. Labā plauksta mums nāk zem pieres, kreisā plauksta mums nāk virs labās. Atbrīvojam galvu uz paklāju. Un tagad pēdas krokodila poza. Pēdas iet uz ārpusi. Pēdu pirksti, nē. Pēdu papēži kopā. Jā, šādi, tikai papēži kopā. Jap. Kā Čaplins. Krokodila poza. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un 1. Ar ielpu saliekam pēdiņus kopā. Tagad sāksim peldēt. Pārceļam krūšu kurvi uz augšu. Rokas uz augšu un ar rokām mēs sākam peldēt. Lielus apļus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mainam peldēšanas virzienu. Atpakaļ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un 1. Atbrīvojam labu plaukstu, kreiso plaukstu un atbrīvojamies šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un 1. Ar ielpu vēl vienu reizi krūšu kurvis uz priekšu un sākam peldēt. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Izelpo uz otru pusi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Atbrīvojam labo plaukstu, kreiso virs labās un atslābinamies šeit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Tagad labo ceļgalu ieliecam ceļgalā un tā kā guļot. Labais ceļgals iet uz āru. Parādīšu to. Tu esi guļus pozā, labā kāja nāk uz šejienes un tu atbrīvo. Aha. Un esi šeit 1 minūtīti. Pilnībā atslābinies šeit. Paņem mirkli sev. Ar nākošo ieelpu lēnām iztaisno savu labo kāju taisnu. Ar izelpu lieciņu klāt atpakaļ. Ar ieelpu saliec kreiso celīt un ej tieši tāpatās ar kreiso. Vari atbrīvot vaigu uz vienu vai uz otru pusi. Izvēlies, kura tev būs patīkamāka. Un paliec mirklīti šeit. Arī elpu kreiso kāju liekam blakus pie labās. Lēnām ceļam galvu uz augšu, plaukstas spiežam paklājiņā, nākam bērna pozā. Atslābinamies bērna pozā, 10 ieelpas un izelpas, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 un 1. Arī elpu lēnām. Plaukstas nāk pie galvas, ceļam galvu uz augšu, sakrustojam kājas, nākam dandāsanā. Apguļamies uz zemes, paņemam savu spilventiņu acu, uzliekam viņu uz acīm, rokas nolaižam gar sāniem ar delnām uz augšu un pilnībā atslābinamies šavāsanā.